Es biju galīgi šokā. Tad, kad es ieraudzīju visu to pavisam savādāk, citā gaismā. Man likās, ka tas ir uzpūsts burbulis, bet kad atradām bildi un redzējām, kas tur ir, tad likās viss ir skaidrs. Tas kaut ko nozīmē. Čau. Ko tu man neko negribi pastāstīt? Ciemos atnāca. Ko es tev varu pastāstīt, par ko tu runā? Kas tas tāds ir? Kā tev liekas, kas man varētu... Kā es varu zināt, kas tev tur ir? Kad ienāca un ieraudzīja bētu tur stāvam, pie sevis nodomā, nu p***ģēts. Un kas šis? Var izskaidrot? Tu vari izskaidrot? Jāna? Kā šī aina varēja nokļūt tavā īpašumā? Tu zini, kur mēs viņu atradām? Tavās mantās. Normāli esi? Kādā sakarā vispār jūs Nē, manā pats mantā? normāls esi. Nē, tu pats esi normāls. Viņai tikai 17 gadu un kāda bilde ir? Kad sapratu, ka Beāta ir akņājusies pie manām mantām, man vienkārši zuda pacietība. Tas taču nav normāli, it sevišķi, ka tu esi attiecībās. Matīs ir saniknots, ka draudzene uzdrošinās viņu atkal apsūdzēt. Vīrietis skaidro, ka fotogrāfiju uzņēmis, kad ar abiem sievietes bērniem bija peldbaseinā. Turklāt Jāna pati lūgusi viņu nofotografēt. Tas bija vienkārši bildes. Mēs taču bijām peldēties, ko viņai vajadzēja lekt ar tēkreklu un džinsiem iekšā. Viņa bija peltkastīmā. Tas arī bija viss. Vispār, tas nesaprotu. Tu man vari paskaidrot, ko tu dari ar to bildi un kādēļ viņa ir tavās mantās. Neko es ar viņu nedaru. Tā kā slimnieks kaut kāds ar mazgadīgajām. Ko es ar mazgadīgajām? Mēs tik ilgi dzīvojam kopā un tu man saki ar mazgadīgajām. Debīlēs. Tev gandarījums no tā ir, ka tu paskaties uz tā. Nerunā šitā un paskaidro. Ko es tev tur skaidrošu? Ko tur skaidros? Vienkārši izskaidro, kā viņa varēja nokļūt pie tevis. Un ko tu ar viņām dari? Zini ko? Paranojūties. Nē. Un tu vispār, jā? Kas ir? Manī, jā? Laigais varams esi tagad? Aha. Un kas Beāta? Galīgi jau. Mēs viņu Kurš tā piespēdīsim. normāli cilvēki nerīkojās? Pilnīgi. Viņš nav normāls. Sviests. Var redzēt, viņš Šitā. aizgājis jumts. Jā. Man liekas, tas Matīs visu sabojājis. Viņš to Beāta ritīgi čakarē. No tā brīža Matīs man kļuva pilnīgi svešs. Negribēja ne redzēt, ne dzirdēt, cerot, ka viņš vairs neatgriezīsies. Nu Beāte tic meitas stāstītajam un vairs nevēlas redzēt Matīsu savā un savas ģimenes tuvumā. Tu gatavs? Ņem. Kas te notiek? Ko tu dari? Savāc savas lupatas un ātri pazūdi šajiem. Izbeidz. Pazūdi. Izbeidz ādities. Beāta pret manīm izturējās kā pret pēdējo maņaku. Un domājot, kad es izbaroju viņas meitu, vispār tas kaut kāds vaiprāts. Izbeidz ārdīties. To tu sauc par ārdīšanos? Tā ir tava izvākšanās no šejienes un uz karstām pēdām. Pēc iespējas ātrāk. Vai? Ņem krāmē savā somā, vai ko tu sauc savu papildu spēkus, vai ko? Pazūdi. Pazūdi. Es negribu ne dzirdēt, ne redzēt. Pats svarīgākais aksesuārs tev. Atslēgas. Atslēgas man vajag. Un nerādies vairs šeit. Ne mirkli vairs nerādies šeit. Ne man tūmā, ne mājas apkārtnē. To, ka mūsu attiecības beigsies šādi, es nebiju iedomājies. Nu, ko lai es daru? Nav jau mana māja.